Šajā gadījumā mēs esam spējuši radīt mācību uzņēmumus, kuri jau ir tiešām, kā tu saki, vajag tik investīcijas un viņi būs gatavi startup. Tas nenozīmē, ka skolēnam slikts atzīmes, tas pateicoties viņiem. Bieži vien tā nav pareizā pieeja, nav pareizi izvēlēts metodas, kā mācīt, tad šajā gadījumā mākslīgais intelekts varēs mums būt tie pasaules labākie skolotāji, kas individuāli mūsu zināšanām, prasmu līmenim spējas izskaidrot tā, lai mēs to saprotam. Žūrijas darbs, mentorēšana, ēnu dienas, uzņemšana pie sevis ekskursijā, jauniešus, prakses vietas, tās ir lietas, kas obligāti ir jādara. Es teiktu ikvienam, lai padarītu sevi redzamu, atpazīstamu, zināmu jaunajai darba tirgus paudzei. Kas tad ir svarīgākais pirmajā darba vietā? Alga bija tikai otrajā vietā, pirmā vieta ir pieredze, tā prakse, ko mēs iegūstam, un trešā bija elastīgs darba laiks. Pietura digitalizācija. Labdien! Laipni aicināti kārtējā pietura digitalizācija epizodē. Šis raidieraksts vai podraide ir par visu par un ap digitalizāciju, par tēmu, kas ir dziļa kā okeāns un plaša kā prērija. Un mēs katrā epizodē mēģinām atrast kaut kādus interesantus aspektus, interesantus cilvēkus, ar kuriem parunāt par digitalizāciju dažādās nozarēs, virzienos un tādās kabatiņās. Lai jums būtu interesanti un lai jūs redzētu, cik tā digitalizācija tiešām ir plaša un jebkuru dzīves aspektu ietekmējoša. Un šodien es esmu aicinājis pie mums Jāni Krievānu, kurš ir Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs. Sveiks, Jāni. Jā, sveiks. Tu jau 14 gadus nes jau karogu. Tev apnicis nav? Ja tu tā, ja es izskaitīju, tad tā ir, vai apnicis nē, jo mums ir pietiekami dinamisks viss tas darbs, kas balstīts uz projektiem. Neviens gads neatkārtojās, kāds ir bijis iepriekšējais, līdz ar to mēs neļaujam paši birojā, kur strādā, sev kļūt garlaicīgiem, līdz ar to es nevarētu teikt, ka ir garlaicīgi vai apnicis, ja tas notiek, tad mēs domājam jaunas projektus. Un, lai, kā saka, kā no malas tas izskatās, ja, kā es esmu sapratis, tad tā jau galvenā misija ir audzināt jauno tādu biznesa paudzi, gan caur bazāru un skolēnu uzņēmumu, visu šo te pasākumu milzīgo, gan caur skolotāju izglītošanu, kā tad šo veicināt un audzināt jaunajos censoņos, gan arī caur ēnu dienām, lai šie te jaunieši varētu redzēt. Es par ēnu dienām bieži vien iedomājos, piemēram, kad man bērni paprast, ko es daru, Piesakieties ēnu dienā, ja? Nē, es jums saku, es rakstu e-pastu un ap telefonu, ja. Es nevaru izstāstīt, ko es īsti daru, tas nav tā, ka ja es taisītu skapjus vai kaut ko kārtīgu dzīvē darīt, tad būtu savādāk. Un ēnu dienas, tagad 4. aprīlī būs, un uzņēmumi var pieteikties, un joprojām, un skolēni tūlīt sāks pieteikties, cik es saprotu. Epizode būs kā reiz gaisā, kad skolēni varēs sāks pieteikties. Kāda ir pieredze no iepriekšējām varbūt ēnu dienām, jo tiešām man liekas, es tāds mētājos starp optimistu un skeptiķi, galējībās parasti aizēju, un šeit man skeptiķis saka, ka, ja pie manis atnāktu ēna, kaut kad sen atpakaļ ir bijusi, bet, man īsti tā kā, es viņiem to savu reālo darba dienu parādīt nevaru, tur nav ko redzēt tā, viņi visi ir šeit. Un, ko tie bērni tur gūst, vai viņi gūst tādu tiešām kaut kādu, reālu sajūtu, vai to vienā dienā mums var izdarīt,
Faktiski Andiena ir karjeras izglītība, kur ir vajadzīga ikvienam, un pat ir bijusi aptauja, Latvijā lielākā karjeras arī aptauja, ko veic izglītības akcelerators Pasaules ekonomikas fóruma ietvaros, ko atbalstīja arī fonds augt, un tur bija jautājums par karjeras programmām, par karjeras izvēlēm. Skaidrs, ka pirmā vieta bija ekskursijas uz uzņēmumiem, jo tas parāda to, ko tas uzņēmums konkrēti dara, un ar to saskarās lielākā daļa skolēnu. Mēs zinām, ka skolēni brauc ekskursijās uz uzņēmumiem, sākot jau no pamatskolas un ar diezgan lielu regularitāti, kas ir ļoti pozitīvi, bet otra lieta viennozīmīgi bija ēnu dienas, kas palīdz viņiem karjeras izvēlē. Līdz ar to, protams, Latvijā tie karjeras pasākumi ir tik, cik viņi ir, un ēnu diena ar savu vienu dienu ierindojas pašā topa augšgalā no tā, ko viņi var dzīvē, teiksim, pieredzēt kā skolēni saistībā ar karjeru. Līdz ar to tā ēnu diena ir absolūti neatsverama šobrīd šī brīža apstākļos skolēnu karjeras izvēlē, un viņi, protams, kad ir jāturpina. Un uz ēnu dienu, es teiktu, ir vairāk no darba devēja viedokļa jāskatās nedaudz plašāk. Mēs nevaram parādīt tieši to, kā mēs dienā katru dienu strādājam no tās garlaicīgās puses. Skaidrs, ka mums visiem ir bieži vien 50 e-pasti sakrituši, ieslēdzot savu atverot datoru, un uz viņiem ir jāatbild, un ja skolēns skatīsies to vai, viņam tas būs interesanti, un viņš izpratīs par to darbu to, ko mēs gribam parādīt. Ēnu diena nedaudz ir teatrāla, es teiktu, viņai ir jābūt no izglītojošās puses, jo mums savā ziņā jābūt kā mentoriem, kā skolotājiem tajā brīdī, kas jau vairāk dod to priekšstatu par nozari, par konkrēto profesiju un par konkrēto darba vietu. Un tajā mirklī jau mēs paši tam sagatavojamies, jo mums ir jāizstāsta tas, pirmkārt, kādu izglītību ir jāiegūst, lai darītu to, ko mēs ikdienā daram, ar ko vispār nozara saskarās, vai ir kādas nozares grūtības, izaicinājumi, un ar ko nākotnē būtu jārēķinās, kas, teiksim, tai pašā profesijā ir interesants vai aktuāls, ka tās ir tās lietas, kas ir tādas izglītojošas, un tad mēs parādām to, ka mums ir sapulcs, mums ir plānošanas darbi, mēs izmantojam šādas un tādas, sistēmas ikdienā, bez kurām ir neatņemama darba diena, vai tās projektu plānošanas sistēmas, vai tās ir finanšu sistēmas, katrs mēs kaut ko izmantojam. Un tad tas ir vairāk kā ievads tam, kādus rīkus es izmantoju, kā vai vadītājs uzņēmumu, vai inženieris, vai programmētājs, kurš šķiet, kad ir absolūti garlaicīgi, bet programmētāji arī strādā ar saviem projektu vadītājiem, viņi piedalās arī nerad sapulcēs, viņi testē, un, teiksim, tās ir tās lietas, ar kurām ir jāiepazīstina, nevis tajā dienā vienkārši jākodē. Jāuzliek austiņas un kodējam, iedziļinamies, tad, protams, tas nebūs tā ir vairāk saruna, tā ir sava laika investīcija jaunietī, un tad tajā mirklī tas nes to devumu. Jo skolotājs to nevar zināt, ko zinām mēs kā nozarē, kur strādā gadu gadiem. Tas tā kā, kad gatavojās kaut kādam pičam, piemēram, tad bieži vien tas padoms ir, tā kā pamēģināt izstāstīt vecmāmiņai. Precīzi, un kad īstenībā arī pozitīvi tajā mirklī mēs varam arī tā kā paskatīties sevi no malas, ko mēs nereti vai ļoti reti, pareizāk sakot, daram, un saprast, ko tad es īstenībā ikdienā daru, un kas ir tās lietas, kas man ir svarīgas, un varbūt man pašam būtu jāattīst. Vienkārši paskatīties sevis no malas un no tās interesantās puses. Tie bērni pēc tam dod tur? Dod, jā, un arī tas ir pozitīvi. Jā, bet ne publiski. Mēs to redzam, mēs mūsu sistēmā to redzam. Skaidrs, kad, ir pozitīvās pieredzes, un kas ir arī pozitīvi, ja ir netik pozitīvas pieredzes, piemēram, viņš saka, ka es savu dzīvi ar finansēm tomēr negribu saistīt. Vai es negribu būt, iespējams, es nevarētu teikt mārketingā, jo tā ir tā radošā daļa, bet vietās, ko es esmu iztēlojies, kā tam ir jābūt, bet realitātē redzot, ko nozīmē darbs ikdienā, es negribu. Un līdz ar to tad mēs laicīgi pieņemam to lēmumu, nestudēt konkrētajā studiju programmā, izvēlēties varbūt citu augstskolu, un priekš Latvijas tas ir ļoti labi, jo
katrs studiju gads maksā ļoti dārgi. Līdz ar to, jo ātrāk skolēns students tiek darba tirgu un savā profesionālajā karjerā, jo valstī tas ir ļoti izdevīgi, katrs gads maksā lielu naudu, un līdz ar to ir svarīgi izdarīt pareizo izvēlu, un ēndiena var to palīdzēt. Jo cik daudz cilvēku ir studējuši, nezinu, mārketingu un strādā par galdniekiem un otrādi. Ja? Tieši tā. Un arī tai pašā mārketingā mēs jau arī varam rādīt, kādas sistēmas izmanto mārketinga vadītāji, kas palīdz viņiem koordinēt sociālos tīklus vai palīdz plānot kampaņas. Augstskolā to nemāc joprojām, kas ir ļoti savādi, un es īsti neizprotu tās studiju programmas, tas viss joprojām ir ļoti teorētiski, bet pie tādām reālām situācijām un rīkiem un plānošanām nemaz tas students nenonāk beidzot bakalauru. Nu, man bija kādreiz tāds pasniedzējs Buls, kurš pasniedz skaidru teoriju, viņš teica, ka akadēmiskā no profesionālās izglītības atšķirās ar to, ka profesionālajā tevi iemāc iešūt poga 2 caurumiem. Ja parādās pēc tam poga 3 caurumiem, tev jāiet pārkvalificēties. Bet tu esi gatavs uzreiz strādāt. Un akadēmiskajā izglītībā uzdevums ir iemācīt pogas konceptu un piešūšanas konceptu. Un tad tu ej un domā, kā viņu pielietot, bet toties tu esi gatavs pārkvalificēties pats, ja. Līdz ar to es it kā saprotu, tas vienmēr bija mūžīgi saruna arī tur, nezinu, datorzinātņu fakultātē, ja, kāpēc joprojām mācu tur, programmēt valodās, piemēram, kuras reāli neviens neizmanto. Bet man liekas, ka akadēmiskajā izglītībā varbūt tas ir ok, un tur varbūt, no tās karjeras, nevis karjeras, kā tu teici, karjeras izglītība, no tā viedokļa, teiksim, mēs arī no Excellent regulāri ejam tur uz, piemēram, mums ar ekonomikas fakultāti ir līgums, un mēs sniedzam vieslekcijas, un mums ir banka augstskolā, tur biznesa inteliģences, piemēram, kursus vesels, ja, un tur tad mēs rādam tos reālos rīkus tādā sinerģijā, man liekas, starp to akadēmisko, lai ir bišķī tā, jo tā profesionālā puse tik ļoti strauji mainās, ka, nevar iedomāties, ka tie akadēmiķi tiktu līdzi, un ka viņi nerādītu to mārketinga rīku vai platformu, kas bija populāri pirms 2 gadiem, ja, tas, tā kā, ja viņi reāli nestrādā praktiski, tas, man liekas, ka diezgan pašsaprotami. Protams, tāpēc ir arī prakses, kuras ir jāizmanto un jāizmanto kvalitatīvi, ne visiem, protams, tās prakses arī ir praktiskā veidā, mēs zinām, daudz sarunā pa draugam, bet viņi te pašā laikā ļoti daudz pazaudē. Sevi apzaudē. Jā. Bet tad par tām ēndienām noslēdzot, cik es saprotu, tad tas viss ēndienas, tas pieteikšanās un tas viss pasākums darbojas pat uz mūsu platformas, laikam, cik es zinu, ja? Jā. Es pats neesmu iesaistīts, bet esmu dzirdējis. Visi iet gludi, es tā, ja? Visi iet gludi, mēs, es teiktu, tas ir mūsu gadījumā 10 projekts, mēs no vecās sistēmas pārgājām uz jūsu sistēmu, kur šobrīd viss notiek gludi, bet kā jau visā, teiksim, pārejas procesā un mums redzot, ko mēs vēl varētu gribēt jaunu sistēmu pabeigta nebūs nekad. Un, jo mēs gribēsim visu laiku kādas inovācijas, un kas ir forši, protams, kad programmātā projektu vadītāji ir gatavi to visu veidot un darīt, un es ticu, ka tā mums būs tāda labākā sistēma, es teiktu, pasaulē noteikti saistībā ar ēndienām, jo ēndienas ir vispasaules programma, Latvija ir pati top valsts ēndienas kontekstā, mēs esam pirmie, kas ievies šādu digitālu sistēmu ēndienas procesa noviešanai līdz galam, kas ir skolēnam atrodot konkrēto profesiju, piesakoties viņai attiecīgi profesionāli zina viņu akceptēt, noraidīt, izejot cauri faktiski visam darba tirgus procesam, kāds tiešām arī notiek, un šādas sistēmas nav vēl nekur citur. Mēs esam mācījuši gan Brazīliju, mentorējuši, gan apvienotos Emirātus, gan Lietuvu pats par sevi un daudz citas valstis, stāstot to,
kāda ir tā mūsu pieredze un kā mēs sasniedzam šos te milzīgos skaitus. Mums ir vairāk kā 2000 uzņēmumi, kuri reģistrējas piedāvājot vairāk kā 12,000 vakances, un te 50,000 skolēni ir reģistrēti sistēmā. Tie ir ļoti labi rādītāji. Ņemot vērā vēl pie tā mūsu valsts iedzīvotāju skaitu un skolēnu studentu skaitu, tad tas ir ļoti labs rādītājs. Nu, ļoti priecēju to dzirdēt, jo savādāk mēs droši vien jau kādus gadus 15 mēģinām atskatīties no tā, ka mēs esam grāmatvedības sistēma. Jā. Biznesa vadības platforma. Mēs to jaucam, jā. Jā, tādi piemēri man ļoti patīk, kad ir tādi kabatas piemēri, kur mēs parādām to, ka tā platforma var darīt jebko pa lielam. Man tad varbūt, ka mēs varam pāriet uz to otro tēmu, uz pamattēmu Jalam par skolēnu uzņēmumiem. Pašam bija tas gods būt žūrijā iepriekšējā bazārā, un jāsaka, ka es biju tiešām ļoti patīkami pārsteigts. Man kā nebija nekāda ekspektācija, bet es laikam, es gaidīju, ka tur bērni kaut ko tur pārdos cepumus, un daļēji tā bija. Bet jāatzīst, ka tur bija bērni, kas tā pārdeva cepumus, ka vienkārši cepur nost. Un tur bija bērni un jaunieši, kas bija fantastiskā līmenī. Līdz pat tam, ka viens bija pilnīgi noteikti gatavs startups, piemēram. Tikai dabūt A sēriju un aiziet, ja. Kā teiksim, vēsturiski tas ir attīstījies, vai tu redzi to, attīstības dinamiku, no kurienes tas ir nācis tur 12 gadus atpakaļ, un kur tu esi nonācis tagad ar tiem skolēnu uzņēmumiem, kāda ir tā attīstība, kā viņa, korelē ar kaut kādām sabiedrības attīstības tendencēm, digitalizācijas tai skaitā, un kaut kā tāds atvērts jautājums. Kopumā programma ir attīstījusies ļoti strauji, gan skaitliskā ziņā, ja mēs salīdzinām ar 12 gadiem, tad, ja nemaldos, tajā laikā mums bija 400-500 uzņēmumi gadā, bet tais gados skolēnu skaits vēl bija krietni lielāks, tad šobrīd mums jau ir vairāk kā 1700 reģistrētu uzņēmumi, tikai tātad vienā mācību gadā, kas ir ļoti labi, un paralēli, protams, skatoties to, kas notiek pasaulē, kur mēs gribam, lai mēs virzam mūsu valsts ekonomiku un aktuālās tēmas, tad skaidrs tas bija produkti ar vairāk augstu pievienoto vērtību, jo līdz tam tiešām tas priekšstats bija tāds, kad mēs ražojam apzīmētas vai pārdodam apzīmētas akmentiņas bez maz vai apgleznotas un kaut kādas štruntiņas un saražotas otrais pārstrādājums. Tajā gadījumā es teiktu tiešām atkritums, kurus var nopirkt aiz žēluma. Tāda tā programma, es teiktu, ilgus gadus bija ar atsevišķiem izņēmumiem, protams. Ja salīdzina Latvijas finālistus, tad vēl pirms tiem pašiem 12-15 gadiem mums brauca uz Eiropu pārstāvēt uzņēmums, kurš sērkociņu kastītēs bija ielicis novēlējums, un tas bija vidusskolas uzvarētājs Latvijas līmenī. Tad, protams, šajā gadījumā mums šādi pat vairs neiekļūt Latvijas finālā pamatskolas grupā, ka tā visa inovēšana un tehnoloģiska attīstība ir diezgan strauji gājusi uz priekšu. Mēs arī to esam veicinājuši, jo mūsu gan šī te digitālā sistēma ļauj to darīt, nodrošinot viņiem plašu klāstu materiālus, webinārus, ierakstus un tā tālāk. Un otra lieta ir tas, kad mēs izstrādājām TechTrack programmu kopā ar mūsu sadarbības partneriem. Sākotnēji tas bija kopā ar Printful un Rīga Business School. Mēs izveidojām visu metodiku programmu, kā skolēniem attīstīt šos te inovatīvos tehnoloģiskos produktus, jo ir jāsaprot, ka bizness un skolēnu mācību uzņēmumu programmā daudz vieglāk ir kaut ko viegli saražot, sacept tos pašus cepumus, smuki iesaiņot, pārdot, un mēs nopelnām momentālu naudu, kas ir forši. Tur var nopelnīt vairākus simtus vienā pasākumā, tad šajā gadījumā, ja mēs domājam par inovācijām, tas ir tikai tēriņi, investīcija, un mēs neko nenopelnām. Tad mēs izveidojām šo te programmu tā, ka tas ir arī atbalstām. Mācību uzņēmumu programmā viņi var prezentēt prototipus,
Viņiem šie prototipi ir jātīsta vairākās iterācijās, un tad visbeidzot, viņiem ir programmas galā jānonāk līdz tādam pēdējam MVP. Un tad tas skolēns šo visu dara kopā ar mentoriem. Viņiem tiek nodrošināts minimāls finansējums šī te prototipa ražošanai, lai viņš nebaidās nosvilināt varbūt vienu mikroshēmu, kas par viņu līdzekļiem kaut vai tie paši tikpat labi 20-50 eiro. Tā ir liela nauda, ja viņam ir jāiegulda savi līdzekļi. Tad šajā gadījumā, ja mentors akceptē šo te nosacīt pamatlīdzekļu vai prototipa nepieciešamās iekārtas iegādēji, tad mēs tās arī nopērkam, lai skolēni var virzīties uz priekšu. Un šajā gadījumā mēs esam spējuši radīt uzņēmumus, mācību uzņēmumus, kuri jau ir tiešām, kā tu saki, ja vajag tik investīcijas un viņi būs gatavi startup. Tādu katru gadu arī ir, par ko mēs priecājamies, jo no tā visa, ja mēs varam radīt vienu startup rezultātā, tad tā programma jau sevi ir attaisnojusi. Jūs tā kā negribat riska kapitālu arī dot? Mēs esam par to domājuši. Zinu, ka citās valstīs ir šie te pat fondi izveidot. Mums Eiropas līmenī arī būs fonds izveidots, kuros ir ieguldīti miljoni, kuros skolēni jau kā absolventi izejot cauri šai programmai, ne tikai šai, arī citām. Viņi tiešām varēs pretendēt uz šo riska kapitālu ļoti vieglā veidā, kur būs tikai paredzēts, teiksim, mūsu Eiropas skolēnu mācību uzņēmuma programmas absolventiem. Neviens cits tajā pieteikties nevarēs, tikai viņi, un tad mūsu, teiksim, investori Eiropas līmenī ir gatavi atbalstīt. Protams, skatoties uz to, ka tā ir vairāk labdarība, pat tādā gadījumā viņi neskatās tik tālu, ko viņi dabūs atpakaļ, bet varēs pretendēt uz finansējumu, un diezgan lielu. Bet, starp citu, es atceros, ka bija viens uzņēmums, kur patiesībā viņiem tas produkts bija tāds vājš, un tas, ko viņi patiesībā pičoja bazārā, bija, ka viņi bija uztaisījuši pareizos video materiālus citiem uzņēmumiem, acīm redzot, jūsējie viņiem nešķiet gan pārliecinoši. Tas, bet es sasmējos, ka viņi taisa paralēlo treku. Bet es saprotu, ka tie pamatskolēni tomēr pārsvarā, viņi, tur bija jebkas sākot no aizgāja pie CNC mašīnas, uztaisīja kaut ko, vai aizgāju uz jūrmalu, savācu kociņus, uztaisīju smukas lietiņas. Viņas īstenībā bija kvalitīvas un foršas, un viņi mācās pamat lietas. Bet, tur bija, man ļoti patika tur bija tādi divi puikas, kas jau otro gadu laikam mēģināja no veca tekstila kaut ko izdomāt, un šoreiz viņi tur bija sienu blokus uztaisījuši kaut kādus un tā, un tiešām priekš 7. klases fantastiski, bet tas, ko es redzēju diezgan maz, ir tāda, protams, ka tā digitalizācija kaut kur tur gāja cauri, tur viņi izmanto 3D printerus un kāds tur kaut kur mākslīgo intelektu iesaista un vēl kaut kur, bet tā kopumā, ļoti maz, bija tādi atsevišķi tādi uzplaiksnījumi, tur bija kaut kādi vieni čaļi, kas bija uzprogrammējuši uz open source balstītu platformu priekš gudrās mājas, vēl tur šādi tādi, bet kopumā tomēr tas viss tāds ļoti fizisks un ļoti nedigitāls. Vai tas parāda to, īsto, kā saka, realitāti, jo tomēr man liekas, ka, droši vien, kad absolūti lielākā daļa startupu ir digitālajā vidē. Un tur kaut kāds tur pārāvums rodas. Jā, viņi mācās tās uzņēmējdarbības pamatprasmes, un tas ir baigi ok, tās viņiem noderēs jebkurā gadījumā, bet kaut kas tur īsti neštimējās tieši digitalizācijas jautājumā. Lielai daļai noteikti tā ir, bet jā, kā tu saki, ir dažādi veidi programmas. Mācību uzņēmuma programma ir tiešām mācies darot praktiski pieredzi, un viņiem ir svarīgi stāvēt, tirgot, komunicēt ar klientiem, pēc tam reāli veikt to pašu primitīvo grāmatvedību, kas tev
Proti, ja, kad viņi saprot, kas ir ieņēmuma izdevuma bilance, to visi viņi dara, un to bez praktiskas lietas nav iespējams izdarīt. Ir ļoti daudz dažādi hakatoni un biznesa ideju konkursi, kur tu vari startēt ar brīnišķīgām biznesa idejām, kosmosīgām idejām, kuras nekad dzīvē liela daļa netiek realizētas. Un šī programma nav stāsts par to, šī ir tiešām, ka tev ir jāstāv, jāprezentē, jāpārdod. Un ir tikai atsevišķi gadījumi, kur var tos savus prototipus prezentēt. Bet atkal viņiem ir jāprezentē prototipi. Tur tu nevar stāstīt tādu kosmosu, man tur būs tas un šis, un tas izskatīsies tā, kā tas ir lielā daļā šo te hakatonu un biznesa ideju konkursu. Līdz ar to, un tā programma ir tikai 9 mēneši, sākot vispār no biznesa idejas radīšanas, komandas veidošanas, visu zīmolu izveides, e-katalogu izveides un tā tālāk, un līdz viņi piedalās tajos pašos pasākumos, tā reālā darbība objektīvi īstenībā ir 5 mēneši. Tas nav daudz, un tas ir paralēli skolai, ko viņi ir diezgan, es teiktu, noslogoti ar šo te standartu mācību procesu, un tāpēc es domāju, mēs nevaram sagaidīt, ka 50% būs šie te digitālie. Māc procents ir. Es varbūt pat tā domāju, bet, teiksim, tur bija, es atceros, ka tur bija, varbūt 2, kas bija uztaisījuši kaut kādu video rulīti. Video rulīti mūsdienās uztaisīt... Viņi noteikti redzēja tikai 2, bet viņiem ir, mums bija atsevišķi šīs te sociātīklu balva, un lai viņi tai vispār pretendētu, ir obligāti jāveido reklāma. Reklāmas veido liela daļa, mācību uzņēmuma pareizāk, maza daļa, kur to nedara, jo viņi nevar pretendēt konkrētajā kategorijā. Droši vien stāsts par to, ka viņi tur savām planšetēm nerāda to, ka viņiem tā reklāma ir, bet reklāmas ir ļoti daudziem un ļoti kvalitatīvas reklāmas. Tas, ko arī mēs darām, mums ir tāds starptautiskais festivāls, kur katru gadu uz Latviju sabrauc citu valstu skolēnu mācību uzņēmumu, un viņiem ir obligāti jāveido reklāmas. Un Latvija ir vienīgā, kur to prasa, tad viņi speciāli braucot uz Latviju taisa savam uzņēmumam reklāmu, reāli reklāmas rullīti, kurš pēc tam visiem tiek atrādīts, un ir balsošanas, un reklāmas aģentūras izvērtē un dod viņiem šīs te balvas. Līdz ar to tās reklāmas ir tikai droši vien tajā pašā bazārā. Viņi viņas nevar parādīt. Bieži vien tas arī ir saistīts ar to, ka mēs elektrību visos 270 stendos fiziski nevaram nodrošināt. Un mēs dodam elektrību tikai tiem, kuriem tiešām ir prototips. Bez elektrības to parādīt neizdosies, tāpēc viņiem ir elektrība, bet ja tu gribi rādīt to reklāmas rullīti, tad vai uzticies savai datora baterejai un viņu laid uz riņķi, bet principā jā, viņiem ir, viņi droši vien viņas neparāda pašā bazārā. Interesanti, es gaidu, kad būs tas mirklis, kad visiem būs lidojoši kaķi vai govs, kas sēž uz mākoņiem vai jebkas cits, ko tik viegli var tagad ar mākslīgo intelektu uzģenerēt. Tur varētu vienkārši, es varu iedomāties, ka no bērniem tur varētu nākt patiesi inovatīvs materiāls nākt ārā. Mums jāiedod tev pavērtēt, jo šiem pašas tās reklāmas tur ir atsevišķi. Tiešām interesanti, kvalitatīvi ar droniem pat filmētas un ir mākslīgi intelekti. Tagad jau ir viegli, agrāk bija grūti, ka tev visu jāfilmē. Jā, tur tā lieta, ka tagad tas ir tik viegli, ka viņiem arī priekš tās prototipēšanas, tas tik viegli, man liekas, ka ir kaut kādā ideācijas fāzē vai pēc tam, lai to, kā reiz tieši apaudzēt ar gaļiņu, tur tik viegli ir izmantot tos rīkus, ka 5 mēneši patiesībā salīdzinot ar 5 mēnešiem pirms 5 gadiem, tagad 5 mēnešos var tiešām daudz vairāk izdarīt droši vien. Un tas arī ir tas, ko mēs arī jau starta procesā veidojot, kad viņiem mēs braucam pa reģioniem, katrā reģionā mums ir savu pilnu dienu jauno uzņēmēju skolu, mēs viņu saucam, tad tajā viņiem pat piespiedu kārta obligāti ir jāizmanto mākslīgais intelekts, lai radītu savu biznesa ideju, izstrādātu viņu līdz tādai stadijai, lai dienas beigās prezentētu. Un tur viņiem ir obligāti jāizmanto mākslīgais intelekts, jo šeit arī ir stāsts par izglītības programmu kopumā,
mācību uzņēmuma programma apvieno dažādas prasmes un zināšanas. Un tad šajā gadījumā, protams, būtu jāpaļaujās. Mēs varam stāstīt par mākslīgo intelektu, kad ir labi biznesā, tas ir jāizmanto, nebaidieties, to jau mēs darām stabili 2 gadus. Šis ir 3. gads, ka mēs to darām. Ar pirmo dienu, kā mums viņš bija pieejams, tā mēs jau to sākām mācīt, bet šeit ir vairāk droši vien pat par izglītības to spēju pielāgot izglītības procesu mūsdienu vajadzībām, jo to mākslīgo intelektu kopumā ir jāmāca un jāintegrē izglītības procesā, kā pareizi viņu izmantot, jo viņi tam pieiet ļoti vieglprātīgi un vienkārši, kā izmantot mākslīgo intelektu ikdienā, tātad tas ir dot mājas darbu, izstrādāt, jau uzrakstīt primitīvu eseju un tā tālāk, ko skolotāji jau veiksmīgi zina izķert, lai gan mākslīgais intelekts jau kļūst ļoti labs, kad izķerts, domāju, nereāli, tāpēc ir jāmāca, kā šos rīkus mēs izmantojam tā, lai mēs nonākam līdz maksimāli labākiem rezultātam, un tam ir jāiet daudz straujāk uz priekšu. Nu, un šis bija īstenībā man tāds tā kā pirmais ārpus jautājums. Es saprotu, ka tu esi arī, tu arī piedalies kā eksperts valsts iniciatīva, bet valsts programmas kaut kādā izveidošanā un ietekmēšanā. Un es zinu, ka es runāju ar 2 pasniedzējiem nesen, kuri, viens teiksim, savos eksāmenu jautājumos lika speciālu jautājumu, kur viņš notestēja uz dažādiem AI rīkiem, ka atbilde AI rīki iedod nepareizo. Un tā viņš ķēra tos, kuri gatavo atbildes ar AI. Un tā, protams, ka var darīt, bet es ar viņu diskutēju par to, ka, vai tas ir prātīgākais, ko darīt, jo tā ir cīņa ar veidzirnavām, manuprāt. Un ka, manuprāt, vienīgais pareizais veids ir mēģināt patiesībā to griezt otrādi, likt viņiem izmantot mākslīgo intelektu, un tad uz tā izdarīt spriedumus, analizēt, meklēt kļūdas, un visas tās lietas, kas mums ir ikdienā vajadzīgas, kritiskā domāšana, analīze un tā tālāk, un apgriezt to sarunu pilnīgi uz otru pusi. Un tad jautājums, un tā ir, man liekas, ka milzīga tāda paradigmas maiņa izglītībā, un ņemot vērā, ka, tomēr skolotājs ir profesija, kas ir uz daudziem gadiem, un tur ir zināma droši vien konservatīvisms un tā. Kā tu redzi, kā tas Latvijā mainās vai nemainās, uz kuru pusi un tam līdzīgi? Jo manuprāt, ka tas ir tāds kritisks patiesībā jautājums, lai neizaudzētu paudzi, kura es kaut kad redzēju tādu Instagram video, kur tas bija joks par to, ka tur sēž tāds cilvēks, teksts ir 2030. gads, 6 gadus pēc tam, kad ir parādījies mākslīgais intelekts, un tur cilvēks raksta, thank you, un tad mākslīgais intelekts. Vai tu domājies uzrakstīt, paldies, draugs, tur tā. Lai neizaudzētu tādu paudzi, kas tā kā paliek vienkārši tupi, tāpēc, ka mākslīgais intelekts viņu vietā raksta, kur Tinderī tikko bija, ka bija ielikts, laikam, atbilžu rakstītājs, tad mēs vienkārši paliksim tupi. Un man liekas, ka tas tāds reāli kritisks jautājums, pagriezt to diskursu pilnīgi otrādi. Absolūti pareizi, pie tā ir jāstrādā, un tas nenotiek pats par sevi, un arvien vairāk izveidosies tā milzīgā plaisa, kuri to māk, kuri pašmācības ceļā to iemācās, un tādi, kuri diemžēl to neapgūst, un tā plaisa būs milzīga. Ja to neieliks izglītības sistēmā kā pamatbloku, kas ir jāapgūst. Un šajā gadījumā ir daudz vairāk jāstrādā un jāmāca kritiskā domāšana, kas ir droši vien aktuālāk kā jebkad, ja agrāk kritisko domāšanu vairāk saistīja, teiksim, ar visiem fake news un visām šīm arī saistībā ar mākslīgo intelektu
visām ļaunprātībām, kas var notikt, ja, tad ir jāmācās kritiskā domāšana, tad šajā gadījumā, jā, ar mākslīgo intelektu un vispār to, ko mums viņš piedāvā, arī pašiem pajautājot, un tā fact-check, tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Jāliek izglītības sistēmā, bet tā izglītības sistēma ir ļoti stagnējoša un ļoti grūti maināma, ārkārtīgi grūti maināma. Man nav saprotams līdz galam, kāpēc mēs viņu veidojam tik sarežģīti, sākot ar pamatskolas programmām, beidzot ar vidusskolu, izglītības sistēma ir ļoti, es pat nezinu, kāpēc apzināti pataisīta sarežģīta, kur būtu jābūt vienkāršai, jo bieži vien skolotāji paši nezin, ko mēs mācam. Vecāki nezin, ko skolēni mācās. Visi nosaukumi, sociālās zinības, sociālās zinātnes, viņi paši putrojās, ko mēs mācam pamatskolā, ko mēs mācam vidusskolā, pat projektu nosaukumos, un kas zem viņām ietilps kādas mācības. Tas man nav izprotams līdz galam, es domāju, ka drīz vien tā sistēma tiks vienkāršota, jo viņa īsti neataisno sevi. Kā tas sākotnējais mērķis varbūt bija domāts, tad šobrīd es domāju, ka tur ir vairāk defekts nekā efekts, un mākslīgais intelekts ir viennozīmīgi jāliek tajā pamatprogrammā. Atkal ir jāstāsta, ko mēs mācamies lieku, ko mēs nemācamies vispār, kas ir jāmācās un jāintegrē to ar augstāko izglītību. Jo, ja augstākajā izglītībā bieži vien joprojām studenti nav pārslogoti, absolūti nav. Viņi nezin, ko darīt, viņi paralēli strādā, viņiem ir pusdienas tikai, ko viņi universitātē pavada, otra puse ir brīva, viņi nav noslogota. Pamata un vispārējā vidējā izglītība ir pārslogota. Līdz ar to ir jāskatās, kādā veidā mēs viņus varam integrēt šīs te izglītības programmas un izglītības posmus, lai visu nesaliktu tikai vienā, jo visu mēs nekad neapgūsim, un tad ir jāskatās, kas ir tas aktuālais, svarīgais, ko mums vajag apgūt, un no kā mēs jau pamazām varbūt varam lēnām atteikties. Bet kā, augstākā izglītība arī, iet savai krīzē cauri pašlaik ar to, ka visa statistika rāda, ka jaunā paudze baigo jēgu augstākā izglītībā neredz, jo no otras puses darba devēja neredz baigo jēgu. No tā, ka, es skatoties uz CV, es baigi nepievēršu tam uzmanību, vai cilvēks ir japāņu valodu studējis vai biznesa vadību. Izņemot gadījumus, kad tās izvēles ir vienkārši vai interesants un parāda kaut ko labu par to cilvēku, ja? Vai otrādi, gluži kaut kādas naivas varbūt tās, teiksim tā. Un, vai nav tā, ka no otras puses varbūt tas ir pareizi, ka vismaz tajos pirmajos 12 gados, kad tas cilvēks ir tāds joks, ka 1. septembrī velk bērnu uz 1. klasu, un viņš saka, 12 gadi, par ko? Jā, tā ir. Kad varbūt tajos 12 gados ir jāiespiež tas maksimums, jo drīz jau vairāk uz augstskolu ļoti liels procents nemazam neies. Ir jāiespiež maksimums, bet ir jāstāsta, ko mēs tur spiežam, kas ir tas maksimums, jo ir jātaisa atkal revīzija, ko mēs mācam un ko mēs nemācam un ko mums vajadzētu objektīvi vēl mācīt. Jo Latvijā tā izglītības sistēma, viņa ir balstīta, es teiktu, vairāk pat uz viduvējībām. Mums ir jāskatās, lai mēs gribētu Latvijā attīstīt izcilību, tad izglītības sistēmai arī būtu absolūti jāmainās. Mēs tāpēc liela daļa netiek pasaules prestižajās augstskolās, jo viņas pieprasa daudz lielāka zināšanas bāzi, prasmes tieši jau iegūtas vidusskolā, bet mums viņi ir ārkārtīgi lineāri. Mums mācam visiem vienādā tempā, vienādā līmenī, un tāpēc mums tās izcilības arī nerodās. Tāpēc ir jāstāsta viņi vairāk vai mazāk pat par tām spējām un prasmēm. Daudz to neatbalsta, es to vairāk atbalstu, kad ir jābūt, teiksim, uz izcilībām vērstai izglītībai, bet tur ir dažādas pieejas. Latvijā viņa šobrīd nav. Un visticamāk arī kādu laiku nebūs. Amerikā viņi strādā ļoti labi. Šādu tipu sistēmu, kas veicina izcilības veidošanu. Bet tur toties ļoti aizmirst pat to savukārt otru galu, kur nevelk līdzi. Jā, tāpēc jāatrod kompromiss. Nav tāda, pasaulē viena no labākajām izglītības sistēmām skaitās Somija, mēs no viņiem varam mācīties, droši vien joprojām daudz ko. Igaunija arī ir ļoti laba, mums ir jāstāsta lietas, kas strādā.
Un skaidrs, akadēmiskai izglītībai ir nozīme. Īpaši, kā tu saki, vidējā izglītība ir svarīga, jo tie, kuri neaiziet uz augstskolu, tad viņi ar tām zināšanām arī apstājās tajā mirklī vidējā izglītībā. Jāpieiet tam visam ir ļoti nopietni katrā ziņā, bet tur ir ko darīt, ir ko revidēt, ieviest jaunas lietas. Man kaut kā sajūta saka, ka tas kvalitatīvais lēciens varētu rasties tajā brīdī, kad skolotājs būtu nevis tas, kurš stāv klases priekšā un stāsta to pamatvielu, un viņam attiecīgi ir jānodrošinās, ka gan Pēterīts tajā stūrī, gan Ilzīte šajā te stūrī, daudz maz ķer bildi. Bet kad Pēterītis un Ilzīte atbilstoši savam līmenim mācīsies pie mākslīgā intelekta privātskolotāja un atnāks pie skolotāja, kuram pēkšņi būs daudz vairāk laika uz individuālu sesiju par to, uz individuālu sesiju par šito, būtībā nokārtos kontroldarbu. Tas ir, man liekas, tas, uz ko tam nenovēršami jāiet, izmantojot to, ka mākslīgais intelekts ir daudz lētāks par skolotāju, un līdz ar to katram bērnam diezgan vienkārši var nodrošināt privāto skolotāju, un skolotājs var būt tas cilvēks, kurš, iedod savu cilvēku pievienoto vērtību. Uz to ir jāiet. Kopumā es domāju, tas arī atnāks. Mākslīgais intelekts ir jāmāca, lai mums neizstāst pilnīgas muļķības. Ļoti pārliecinoši, ka tā ir taisnība. Līdz ar to pagaidām es domāju, tas ir riskanti. Jāpaskatās, kā viņš tās teorijas māca, jo viņam patīk fantazēt. Ja pajautājam un pārbaudam tos faktus, tad nevienmēr viņi ir pareizi. Līdz ar to es neesmu tā skatījies. Es zinu, ka teorijā uz to mēs ejam. Tā tam ir jābūt, kad mums prot izskaidrot visas matemātikas formulas un pamatsakarības definīcijas un tā tālāk, kas ir perfekti, ja tas notiks, jo tad mēs viens tiksim pie pasaulē labākajiem privātu skolotājiem, kas mums izskaidros tās lietas, kur varbūt ne visi skolotāji spēj to izdarīt, jo loģiski, ka bieži vien skolāna rezultāti ir atkarīgi no skolotāja snieguma. Tas nenozīmē, ka skolānam slikts atzīmes, tas pateicoties viņiem, bieži vien tā nav pareizā pieeja, nav pareizi izvēlēts metodas, kā mācīt, tad šajā gadījumā mākslīgais intelekts varēs mums būt tie pasaules labākie skolotāji, kas individuāli mūsu zināšanām, prasmu līmenim spējas izskaidrot tā, lai mēs to saprotam. Ieguvēji būs pilnīgi ik viens. Jā, skolotājs tad tajā mirklī droši vien ir tas iespējams pietiks ar daudz mazāk skolotājiem, kas dos to pārbaudi, jo skaidrs tas, ka tāda sistēma tiks izveidot, tas nenozīmē, ka skolēni viņi izmantos, kad viņi arī tiešām mācīsies. Līdz ar to kādam tā kontrole un pārbaude būs jāveic. Tas, kur tas cilvēks var nākt. Un tas cilvēks var nākt un to darīt. Jā, jo es kaut kur arī lasīju, ka kā šo visu izmantot ir teiksim, likt mākslīgajam intelektam rakstīt eseju par to, vai elektrons var būt Latvijas prezidents no Jāņa Krievāna skatu pozīcijas, piemēram, jo, viņš kaut ko tur uzrakstīs, bet tas nebūs pārāk sakarīgi, jo tas ir pilnīgi, jocīgs koncepts, un tad jau kopā ar cilvēku skolotāju analizēt, to, kā tad būtu patiesībā, kas te ir pilnīgi izmetams ārā, kas ir paturams, kaut kā tam līdzīgi, restīvi, un caur to tad arī mācās gan to kritisko domāšanu, gan kaut kādas, ētikas pamatus, gan cieņas, gan vēl nezinu kādus pamatus. Man liekas, kaut kā tam tā būtu jāveidojas. Jo, man patīk uz šādām lietām caur tādiem kaut kādiem konceptiem skatīties. Es tagad lasu grāmatu 5 nākotnes prāti, būtu latviski laikam, ka par to, ka,
ja mēs mācījām tagad tur skolēniem, nezinu, matemātiku un fiziku un ķīmiju un bioloģiju, un restīvi saucamie subject matters, nu tā kā faktus būtībā, kurus viņiem ir jāzina, bet ar to nepietiek, jo, nu, svarīgi ir cilvēkam svarīgi ir spēt salikt tos faktus kopā, daudz svarīgāk nekā tos faktus dabūt, jo faktus dabūt var daudz vienkāršāk tagad mūsdienās. Un viņi tur, tā ir grāmatā, tas autors, viņš saka, ka vajag piecus prātus attīstīt. Viens ir disciplīna, respektīvi iemācīties nevis fizikas likumus, bet kā no fizikas likumiem, kādi ir tie principi, kā tu fizikas likumus pielieto, lai nonāktu līdz secinājumam, disciplīna, kā zinātniskā, piemēram, disciplīna, ja, kur ir konkrēti likumi, kā tu nonāc caur eksperimentu tālāk līdz galam, un tad sintēze, restīvi, kā salikt vairākus konceptus kopā un uztaisīt jaunu, cieņa tādā ziņā, ka mācīties cieņu, ka cits domā savādāk un tas ir reāli vērtīgi, kreativitāte, nu, ka vienkārši spēt izdomāt kaut ko jaunu, un ētika, tāpēc, ka, nu, tā ir tā cilvēku, nu, tas ir tikai mums ētika. Un kaut kā man tas liekas ļoti interesants tāds ietvars, caur kuru skatīties, ka būtībā izglītībai, man liekas, būtu jāstrādā tikai uz šīm 5 lietām. Labi, tur var strīdēties 3 vai 5 vai 7, bet, nu, konceptuāli, man liekas, ka ļoti pareizs piegājiens par to, ka izglītības sistēmā vajadzētu attīstīt visu to, kas nāk pa virsu tam, ko mēs īstenībā tagad mācamies. Un to, kas ir pa virsu, to neviens īsti, man liekas, ka nemāca. To var tikai pats mācīties. Noteikti, bet augstskolai to būtu arī vairāk jāmāca. Un tomēr vidusskolai mēs varam sākt ar to spēlēties, ja mums vairāk ir izpratne par faktiem. Bez absolūtas faktu izpratnes mēs nevaram modulēt dažādas scenārijas, liekot dažādas. Tā ir bijusi augstākās akadēmiskās izglītības mērķis, tas it kā ir bijis šis jautājums, vai viņš Latvijā tāds ir, man liekas, ka pagaidām īsti nav. Nē. Ir atsevišķas programmas, atkal nevar vispārināt, ir dažādas programmas, dažādi pasniedzēji, atsevišķos gadījumos noteikti. Droši vien mēs par to varam domāt un runāt, bet standartā tādā vidusmēra izglītībā tur ir vēl tālu līdz tam. Mhm. Nu, ok, labi, es aizrunājos. Man tas kaut kā visu laiku pēdējā laikā pa galvu maļās. Bet varbūt atgriežamies atpakaļ pie uzņēmēja darbības, un tā viena tēma, mēs tā arī kaut kad parisināsim, es domāju, vēl nākamajās epizodēs ir šie te jaunie, par izcilību runājot, ja, tur, nezinu, 1% no visiem skolēniem ir tāds, par ko visi cīnās. Labi, es varu piedalīties ēnu dienās un mēģināt izvēlēties to 1%, kurš varbūt pēc 5 gadiem pie manis atnāks strādāt. Bet, nu, kas tev redzot ikdienā un dzirdot no tiem jaunajiem, kas pašlaik uzņēmumam ir jādara, lai viņš būtu pievilcīgs tai jaunajai un spožajai paaudzes daļai, teiksim tā? Jābūt atpazīstamiem, jābūt zinošiem, kā viņus piesaistīt, tāpēc arī ir šīs dažādās aktivitātes, kurās nu jau tu pats arī sāc nākt iekšā kā žūrija, bet tam ir jābūt ilgtermiņa vairāk darbam, vienreizējs pasākums, tas, protams, kaut ko dod, bet jā, žūrijas darbs, mentorēšana, ēnu dienas, uzņemšana pie sevis ekskursijā, jauniešus, prakses vietas, tās ir lietas, kas obligāti ir jādara, es teiktu, ikvienam, lai padarītu sevi redzamu, atpazīstamu, zināmu jaunajai darba tirgus paudzei. Otra lieta noteikti, pie kā ir jāstrādā, ko mums nu pat arī aptaujā ēndienas jautājām, kas tad ir svarīgākais pirmajā darba vietā. Alga bija tikai otrajā vietā, pirmā vieta ir pieredze, tā prakse, ko mēs iegūstam, un trešā bija elastīgs darba laiks. Tas nozīmē, tas ir tas, par ko mums šobrīd valdībā
diezgan aktīvi arī notika diskusijas par to, vai visiem ir jāatgriežas darba vietās, vai varbūt attālināts darbs, tad mēs redzam, ka šī brīža jaunajai paudzei tas tiešām ir aktuāli. Un tas būs neizbēgami. Mums pie tā ir jāatgriežas un jādomā. Mēs nevaram nogriezt to, ka tas nav pilnībā iespējams, ka tas ir jāizslēdz. Es uzskatu, ka tam ir jābūt kaut kādā veidā kombinētam pasākumam, attālināt un klātienu. Un, protams, tie bonus, ko mēs nodrošinām ikdienā kā darba vide, kas arī ir mainījusies, jaunajiem startupiem viņi ir pašsaprotami, bet ir vēl daudz uzņēmumu, kur ir tālu līdz tam, kad ir vecā tipa kantori, un diez vai viņiem izdosies piesaistīt labus profesionāļus ar aktuālu izglītību un mūsdienu vajadzībām, jo, skaidrs, ka vide arī ir viens no faktoriem, ko jaunieši izvēlās, ka tā alga vairs nav tā noteicošā. Bet, protams, par tiem, kuri ir profesionāļi ar prasmēm, būs jācīnās un ir jācīnās vienmēr. Tas ir gadiem un mūžīgi bijis. Par labajiem mēs cīnamies un viņus pārpērkam un visādi citādi mēģinam piesaistīt. Tad, protams, paliek tā otra daļa, ko viņi darīs, kuriem nav tās prasmes. Un par tiem arī ir jādomā, kā viņus iekļaut darba tirgu. Skaidrs, ka uzņēmējiem tur ir mazāk varbūt nozīme, jo viņi izvēlēsies to, kas viņiem ir vajadzīgs, bet jebkurā gadījumā ir jādara maksimums, lai lielākā daļa tie jaunieši, kas tagad nāk ārā, lai viņi tomēr ir atbilstoši darba tirgumu. Daudzi gan pēc tās kultūras, kuru mēs zinām, un ētikas, kādu mums ir mācīta mūsu paudzē, šobrīd viņi stipri atšķirās no tā, kas ir mūsdienu jaunietis, ko viņš sagaida no darba, un viņa ekspektācijas līdz ar to. Tas arī ir jāmaina, pie tā ir jāstrādā. Varbūt viss izdosies, varbūt viss kļūs par tiem influenceriem, blogeriem un varēs no mājas strādāt, kas ir viņa droši vien sapņu darbs, bet var gadīties tā, kad mēs saskaramies ar milzīgu bezdarbu jauno paudžu, teiksim, tajā kategorijā, kuriem būtu jābūt tagad jau top karjeras augšgalā ar profesionālajām zināšanām, bet viņš ir gājis uz to savu sapnu un īsti nav apgūst nevienu no profesijas, teiksim, lietām, un viņš ir, sapņojis par TikTok soc tīkliem un tā tālāk, un viņš īsti nav atbilstoši mūsdienu darba vajadzībām. Tā izklausās pēc, tas ir tas, kā saka, sliktākais scenārijs, uz ko, kas daudzās valstīs jau sāk parādīties, ka ir ļoti daudz pensionāru, kurš ir jāuztur, un ļoti daudz jauniešu, kurš ir jāuztur. Tieši tā, jo tagad beigās, tā kā tas viss sabruks vienkārši. Latvijā arī, ja nemaldo, šie te kā viņi nosauc pazudušie jaunieši, viņi ir 20,000 gadā, kas ir vēl jauniešu kategorijā, kuriem nav ne izglītība un kuri nav darba tirgu. Tas nozīmē, viņi kaut kur ir. Vai nu viņi ir ārzemēs, vai nu viņi tiešām sēž sociālos tīklos un tur veido savus kaut kādus personīgos zīmolus, tas tad vēl ir labi, bet tas ir diezgan satraucoši. 20,000 ir liels skaits jauniešu, par kuriem mēs neko nezinām, kuri nav ne izglītības sistēmā, ne darba tirgū. Un tie tad ir tie potenciālie riski, kuri būs uz mūsu sociālā fonda, ne tikai stāsts par pensionāriem, kur mums jau vairs nav šis te sociālais fonds tāds, lai mēs būtu droši, ka mūsu vecumā mums būs pensija. Tad vēl, es domāju, nav aprēķināts šis te risks, kas ir šie te jaunieši, kuri nevarēs iekļauties darba tirgu. Un labāk izskatās, ka nepaliek, jo vismaz manā industrijā, teiksim, ļoti labs piemērs, teiksim, ir Kodeleks, teiksim, kuri ņem, viņam tur tas princips, laikam, ka viņi ņem 3 mēnešus apmāca, tad kāds viņus pieņem darbā un, laikam, tur par to kaut kā saņem procentu, laikam, no algas vai kaut kā tam līdzīgi. Tās viņam tas biznesa modelis, kas, manuprāt, ļoti jēdzīgs, jo win-win-win, man liekas, tāds. Un viņi ir apstādinājuši pašlaik apmācības jaunu cilvēku, tāpēc, ka nav pieprasījumu. Un kaut kāds brīdis bija tāds, ka viņus vienkārši izgrāba
tur bija, no sērijas tur bija jau jāmeklē privātie kontakti, lai, tā kā apzinātu tos, kas ir sakarīgi un tā. Un tagad neviens viņus neņem vairs darbā, jo mans skatījums ir, ka tas ir vismaz daļēji tādēļ, ka, tos junioru programmētājus reāli automatizē. Un drīz tur tiem jauniešiem bez prasmēm viņiem vairs nebūs kā rezervas variants iet arī fabrikā strādāt, jo fabrikā arī viss būs automatizēts. Kas tad notiks? Tur arī ir tas risks, ka tas ies uz mūsu visu sociālo fondu, jo vairs nebūs pat īstenībā jau sen stāsts, ka taksisti arī ir viena no tiem, kuri vairs nebūs aktuāli. Un ļoti daudz tādas profesijas, kasieri, pārdevēji un kas ir zemi kvalificētais darba spēks, tiem ir jāuztraucās. Protams, ir otra lieta, kas būs, kā mūsu rokdarbi, kas būs pieprasīti salīdzinoši maz, bet kas būs ļoti dārgi pakalpojumi, visas profesionālās zināšanas, kā elektriķiem vai inženieriem, tas daudz kas tiks automatizēts, bet būs jāprot apsaimniekot tās iekārtas. Līdz ar to tur ir viss kārtībā. Arī šīs tehniskās profesijas, ja mēs esam profesionāļi, viņas būs vienmēr, bet tieši šīs zemes kvalifikācijas profili, par tiem ir jāsatraucās. Amerikā viena no labākajām izvēlēm pašlaik esot kļūt par santehniķi vai elektriķi. Jā. Darbs tur būs, es domāju, vienmēr. Jā, tas ir daudz peļņu nesošāk nekā iet mācīties MBA. Jā. Tā kā bet jautājums, vai tie jaunieši to apzinās, domājot par savu TikTok viņi noteikti to neapzinās. Karjeru, jā. Un kaut kā tā, tas ir tas arī, par ko šī podraide ir, ka tā digitalizācija, viņa tāds nazs, kas griež uz abām pusēm. Jo no vienas puses viņi rada ļoti milzīgas iespējas, no otras puses viņi ļoti bez žēlsirdības griež nost visu, ko var nogriezt, jo tas ir tas, ko kapitālisms dara. Ja kaut ko var efektivizēt, tas tiks efektivizēts. Tas nozīmē, jo vairāk arvien lielāka loma būs tai pašai izglītībai. Jo tas, ko mēs apguvām kādreiz varbūt arī mājās, tad šobrīd tas arī vairs nav aktuāli, vai mēs klausījāmies vai zinājām. Daudzi neko nezin, kas notiek ne Latvijā, ne pasaulē, jo viņi ir tai savā informācijas burbulī, kur piedāvā tikai viņiem aktuālos video, viņi nekādā mirklī nav izglītojoši, viņi ir pilnīgi dzīvo savā informācijas burbulī, un kas ir riskanti. Protams, no vienas puses tas var būt labi, ja mums tās intereses ir par kaut kādu tēmu, kas ir vajadzīga vai noderīga, tad mēs ieejam uzreiz jau tādā starptautiskā informācijas tīklā, kas ir pozitīvais aspekts, bet no otras puses, ja mēs esam ne tai pareizajā virzienā vērsti, mums nemitīgi piedāvā to informāciju, kas bieži vien mūs arvien dziļāk degradē. Un tāpēc tādai pamat izglītībai viņai būs arvien milzīgāka nozīme. Es uz tā visa tumšā fona ļoti priecājos, ka ir Jāls un ka jūs cerams, ka parādiet lielai daļai jauniešu, ka ir tur tā alternatīva, ka var darboties un vai paši kaut ko izdarīt, vai galu galā saprast, kurā virzienā iet pie kāda strādāt, un jācer, ka viņi pavilks sev līdzi pietiekami daudzus citus, un mums nebūs jācīnās ar bezdarbībā sirkstošu jauniešu zombiju rindām. Jā, tas, ko mēs redzam, mums nav slikti, jo arī tie dati, ja mūsu organizācija aug katru gadu skaitliskajā līmenī, tad tas nozīmē to, ka viss ir kārtībā, kad tie skolēni, kuriem kaut kas interesē un kuri grib kaut ko darīt un viņiem arī sanāk, tādi katru gadu ir arvien vairāk, līdz ar to tad šajā līmenī mums satraukums, teiksim, par šī brīža, ja jauniešiem, kas nāks ārā, mums ir diezgan laba tā sajūta.
pašiem kā organizācijām. Aptuveni procentu no skolēniem piedalās jau kaut kādās. Mūsu, teiks, ne visi, protams, piedalās, bet mums ir 120,000 jaunieši, kas ir līguma skolas, kuriem ir pieejama šīs programmas. Tas jau ir vairāk kā puse Latvijas skolēni. Protams, ne visi piedalās, ne visi iesaistās. Konkrēti 6,000 jauniešu gadā ir, kuri piedalās mācību uzņēmuma programmā, bet šeit nevar skatīties to matemātiku pret kopējā skolēnu skaita, jo tas ir vienā gadā. Tad mums būtu jāreizina reiz 12, un pareizāk sakot, nereiz 12, reiz 9, jo mums ir programma pieejama no 4. klases, un ja šī laika periodā kaut reiz mums ir bijusi tā programma, tad tas ir ļoti labi. Nu, kaut kas tur tāds, tad droši vien vidēji ap 10% sanāk kaut kas tāds. Vai, nu, nedaudz vairāk, jā. Jo skolēnu skaits sarūk Latvijā, un tas ir ļoti jūtams, un mums ir jāsatraucās arī par to, mums ir izglītības iestādes, bet kam un ko mēs mācīsim, jo mums ir demogrāfija ļoti kritiskā stāvoklī. Un tas būs arvien aktuālāk. Katrs gads, kas ir izglītībā, ir jādomā, neizbēgam par šo to skolu reformu. Skolas ir jāslēdz ciet, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību. Es nerunāju par visām skolām, bet kopumā skatoties reģionu griezumā, tur ir kaut kas jādara. Jo skaidrs ir fakts tas, ka skolēnu skaits samazinās, un viņi no gaisa nerodās. Nē, nu, labā ziņa ir, ka vieta dabā tukši nepaliek. Bet... Koks aug. Visas koks aug. Labi, tad uz šīs saldskābās nots varbūt tad arī šodien beigsim. Paldies tev, ka atnāci, un lai veicās ar ēndienu, lai paiet gludi tas viss. Un man jāiet skatīties... tā es vēl neesmu pieteicies, tā kā man jāiet skatīties. Vēl var paspēt. Vēl var paspēt, jā. Un aicinu arī visus citus, kas grib paspēt, paspējiet, būvējiet savu tēlu jaunatnes acīs. Viņu paliek mazāk, bet ēndienās piedalās vairāk. Tas nozīmē, ka, lielāku procentu var apgūt. Tad uz to arī ejam. Jā, atbildība abās pusēs, gan skolēnu, gan darba devēja, gan, protams, izglītībā. Un paldies, ka jūs to organizējat. Jā, paldies. Labi. Par aicinājumu. Paldies. Šī ir Pietur digitalizācija. Viss par un ap digitalizāciju biznesā, dažādās industrijās un nozarēs. Ja negrib palaist garām arī turpmākās epizodes, piesako mums visās populārākajās straumēšanas vietās – YouTube, Spotify, Apple Podcast un gan jau, ka vēl kaut kur citur. Paldies un tiekamies nākamajā epizodē.